Es saslimu, es pat nezinu, kā saucās tā slimība, bet kaut kas ar veģetatīviem nerviem tas bija saistīts. Es vienkārši atnācu vienu vakaru ļoti vēl no darba, un mums bija pirmā meitiņa vēl maziņa. Un mums bija tā, ka mēs mainījāmies. Ja es atnācu uz darbu, tad Ojārs gāja projām. Un bija jau vēls, meitiņa augšā otrā stāvā jau gulēja, Ojārs aizgāja projām uz darbu, un es tagad mājās. Es sataisīju sev paēst un apsēdos un tūlīt ēdīšu. Un vienkārši man pazuda rīšanas refleks. Un man šis ēdiens palika kaklā. Un viss. Un tā kā es esmu dzirdējis, varbūt jūs arī, kad cilvēki pirms nāves, viņiem kā filma viss iet, viņi pagātnē, viss, ko viņi ir varbūt sliktu darījuši vai labu, nezinu. Man tā arī bija. Pilnīgi. Visa mana dzīve, visu to, ko es darīju, kas bija Dievam pretīgs, nepatīkams, un kas saucās vienā vārdā grēks, tas viss man gāja tā kā filma. Visu Dievs man parādīja. Un tad man bija tikai viens jautājums. Dievs, ja es tagad eju projām, vai es esmu gatava, tas ir viens, un otrs, kas izaudzinās manu bērnu. Un tad pirmais, ko es izdarīju, ātri pazvanīju Ojāram, jo man nebija elpas, tas vienkārši sēdiens bija šeit un viss. Un viņš pacēla telefonu un tur klusums, un viņš saprot, ka kaut kas tur notiek. Viņš izsauca ātro palīdzību un es nokritu. Un tad brauca ātrā palīdzība un Ojārs un aizved manu slimnīcu. Un tad man spricēja tik daudz zāles nomierinošos, kad daktars teica, mēs nesaprotam, kāpēc viņa vēl neguļ, jo patiesībā no tādām dozēm zirgs jau būtu aizmidzis. Man vispār nekas. Un tā es noslimoju vairāk kā 2 gadus. Visādām pārbaudēm braucām uz Rīgas slimnīcām, visur meklēju to vainu, kas man kaiš, kāpēc es nevaru norīt. Jo nav refleksa, nav signāls no smadzenēm. Vienkārši nevarēju ēst 2 gadus. Un tas bija šausmīgi, drausmīgi, jo es, piemēram, nedzēru pat ūdeni, ja man nav blakām kāds cilvēks. Ja man bija bailes, ka es tajā brīdī to nevarēšu norīt. Un tad vienā vakarā, protams, visus tos 2 gadus es tik un tā kalpoju Dievam. Un man bija šie jautājumi, Dievs, kāpēc? Jā, jo es lūdzu, lai Dievs man dziedina, un par manīm bija ļoti daudz aizlūgts. Bet nekas nenotika, bet es gaidīju. Un tad vienkārši vienā dienā es pateicu, Dievs, es esmu noguris, tad labāk ņem man mājās, es tā negribu dzīvot, jo tās ir mokas. Un tad vienā vakarā, tas bija ļoti vēl 12. pa nakti, es virtuvē mazgāju traukus, Ojārs ar meitiņu istabā atvērās ār durvis un ienāca viens kristīgs brālis, ar kur mums nekāds tāds draudzīgs liels attiecības tajā laikā nebija, bet mēs pazinām viens otru. Un tik vēlā vakarā vienkārši viņš atnāk. Un viņš, kad atvēra durvis, es viņu ieraudzīju, es zināju, kas viņu ir sūtījis. Es sapratu, ka tā ir tā diena, ka tagad ir atbilde, kas nāk no Dieva, ko es esmu lūgusi jau vairāk kā 2 gadus. Un jā, viņš ienāca, viņš teica, manis šovakar Tēvs pie tevīm sūtīja. Un man bija tāda dzeltena šallīta kaklā. Man likās tajā brīdī, kad ja man kaut kas šeit ir silts, tad man ir vieglāk. It kā ēst un dzert, bet patiesībā tas jau tā nebija. Un mums virtuvē kūrās plīts. Viņš pienāca tas brālis pie manis, tā noņēma viegli to šalli no manīm, piegāja klāt un iemet ugunī. Viņš pateica, tā tev viņu vairāk nevajadzēs. Tas bija brīnums. Jā. Iznāca Ojārs virtuvē un mēs sākām lūgt un slavēt visi 3 kopā. Un tad notika Dieva brīnums. Jo dakteri neko, jo es biju arī tajās skanos un baudīju, vai kaut kas man tur netraucē, kāpēc es nevaru norīt, tur nekā nebija, neko nevarēja atrast. Un tad lūgšanas laikā kaut kas starp degunu un kaklu vienkārši pārplīsa un iznāca par degunu asinis. Es saņēmu dziedināšanu. Slādījām. Un tad tajā brīdī meita dzirdēja, kas tur notiek virtuvē, bet viņa bija pavisam maziņa vēl. Un tiklīdz viņa atvēra virtuves durvis un pārkāpa pāri slieksnim, viņai arī tādam mazam bērnam pieskārās svētais gars, kad viņa priecājās ar mums kopā. Viņa pati nesaprata, kas ar viņu notiek, bet tā telpa bija tā piepildīta ar svēto garu, ar Dieva klātbūtni, kad pat mazs bērns to izjūta.
Un jā, tā bija tā diena, kad es saņēmu dziedināšanu, kad es izjūtu reāli, kāds ir Dievs, kāds ir viņa spēks un ko viņš var izdarīt. Tāpēc, brāļi un māsas, ticiet Dievam, nav tādas diagnozes, ko nevarētu Jēzus dziedināt. Viņa svētās asins.